Sveiks, skatītāji! Mēs esam atgriezušies atkal Vācijā, atkal izstādē Hanoverē, jā. Nu ko, ja iepriekš mēs apskatījām tikai vienu stendu, pastāstījām par Scenso, šodien mēģināsim atrast kaut ko interesantu, kas šeit vēl ir atrodams. Iespējams, pēc pāris gadiem arī tu atbraukšu to pašu izstādi, jo izstādē ir ko redzēt. Ja tavam traktoram kādreiz pietrūkst jaudas un tev liekas pa maz, nu paņem šito 715 zirgspēki, nu varēs labi piekabināt aizmurē kaut kādu agregātu pavilku. Jā, jaudas tad netrūkst. Varētu to kādā bembītī iebāzt to jaudu. Riepas, piekabēm riepas. Kāpēc tikai riepas? Ja var arī ķēdes uzlikt. Ko tad mēs iegūstam, jā? Nu, protams, šito lielo laikam nenogremdēs nekur. Nu, jā, traktori, kombaiņi redzēti, bet nu piekabēm baigi vēl nebija redzējis. Nu, tā tad šito nenogremdēsim, brauksim, jā. Brāļi Ukraiņi uzražojuši, kaut kas neticams. Armijas krāsās pat izskatās. Nu, te varu kā iekrāmēt. Nu, ja kāds Latvijas paņem, lai padod ziņu, gribu apciemot viņus. Jā, lietie diski arī traktoram. Zinu dažus labus, kuram tas ļoti patikš tā ideja. Bet jāpajautā cena, interesanti, gan cik maksā. Un rakstiet, ja kādam interesē, gribētos labprāt nofilmēt pie kāda zemnieka šitādu disku. Un izskatās ļoti, es domāju, krutākais ciemā, ne tikai rajonā, pagastā un Latvijā. Labs, klausies. Jā, Agristar 2. Mēs zinām, ka Aliancei ir 85. sērijā, 70. sērijā, 65. sērijā nebija. Bet hopā! Tagad Agristar 2 arī 65. sērijā. Cik labi sapratu, no nākamā gada, tātad 24. gadā, būs arī 65. sērijā, platajās riepās Agristar 2. Jā, Agriflex Aliance, tātad kas ļoti interesanti, palikuši tie protektori nevienkārši kā skujas, bet jau tādi interesantāki. Un zemspiedienu, tātad skatāmies, tātad protektors kļuvis ļoti agresīvs. Tas ir tieši tas zemniekiem, kuri ne tikai strādā lauka, kuriem maršanas darbi, bet kuram arī vajadzīga daudz skarbāka vide, daudz pārbraucieni. Tātad daudz lieli bloki, lai riepa lēnāk diltu. Tātad tā riepa tāda universālāka jau kļūst. Plus vēl zemspiediena riepa. Nu, uzbrauks uz lauka, nolaidīs spiedienu, kas vēl būtu labāks par to. Taupīsim degvielu un audzēsim augsni. Skideram riepa, skideram. Tas, kas nav mums populārs Baltijā. Vēl joprojām kādi New Hollandi, Farvesteri, Forwarderi. Bet skideriem ir tādi zvēri. Izskatās masīvi, ne? Stereo. Jā, es šito vēl līdz šim neesmu sapratis. Kāpēc traktoriem ir šādi radio? Kas notiekās? Šitas te atceros 90. gadus tādi bija. Nesaprotu. Stereo vajadzētu jaunākas traktoros tagad, kas maksā lielu naudu. Liekas parasts protektors, parasta riepa. Nē, izstādē kaut kam ar kaut ko jāizceļās ir. Zemspiediena riepa. Bet skaties, kāds bortiņš. Skaties. Ribiņas, jā.
Nu, cik mums stāstīja konkrētā šis riepas izstrādātājs, konkrētā riepa vēl ir izstrādes stadijā, aizies, nē. Arī līdz šim ir redzēti gan Michelinam, gan Mitasam, Continentalam, ja nemaldos arī ar kaut kādas līdzīgas sistēmas. Nu, pagaidām vēl nevienam aizgājas līdz galam, jo lielākā problēma sajiet netīrumi, smiltis. Līdz ar to tā riepa tā kā nestrādā, bet nu, šī būs konkrēti kā zemspiediena riepa, vai strādās vai nestrādās, vai būs tirgu vai nebūs, būs interesanti redzēt. Taču kaut kas interesants ir izstādēs jāparāda, ne? Ko? Lai glabājas drošībā. Riepu sensors, spiediena sensors. Esam redzējuši, kad ir kas bijuši uz diskiem pielikt klātī. Šis konkrēti ir arī izstrādes stadijā, kas paredzēts ir pielikt riepas iekšpusē, pielīmēt vai kaut kā iestrādāt. To vēl laikam viņi domā, lai domā tur tā, jā. Bet svarīgākais, jā, traktoris zinās riepas spiedienu. To, ko es jums laiks stāstu, pareizs spiediens, pareizs riepas spiediens, temperatūru, darba režīmā, lai viss strādātu un būtu labākā efektivitāte, jā. Tā kā kaut kādas tehnoloģijas, ko tik neizdomā. Un telefonā visu redzēsim. Ne tikai mans video, bet arī spiedienus. Bredestein. Jā, premium zīmols, kas ir interesants, ko viņš šeit atveduši. Zemi neatvedīs, bet ir atveduši simulātoru. Šajā gadījumā arī, kā teikt, testēts zemspiediena riepas, arī visas pārējās. Ko tad mēs iegūstam? Nolaižam spiedienu. Es ceru, ka video redzams, kā nospiežās, kā atlaižās bords. Un ļoti svarīgi, ka mēs jau neiegūstam to riepas platumu. Mēs iegūstam garēnu virzienā riepas nospiedumu. Tas tāpat kā tam lielajam traktoram čežniekam. Mēs iegūstam garāku platumu. Tātad degvielas ekonomija, saudzējam augsni. Un nenogrīmstam, varbūt tas svarīgi. Ne? Jā, kā es operatoram saku, sākumā runāsim par standarta riepu. Jā, smaida operators. Tātad standarta piekapa riepa, mazā izmērā. Jā, viens lielāk pa manī, vai es sarojos uz vecumu, nezinu. Pa zemi. Bet tas ir standarts. Bet tad ir jaunums Redeštein. Redeštein jaunums ir kas? Tātad šādam segumam. Ne visi lauksaimniecības riepas izmanto tikai lauksaimniecībā, ir arī piekabes traktori, ko izmanto būvniecībā. To esmu redzējis kaut kur pa lielam. Ļoti daudz Igaunijā, es nezinu kādēļ. Lauksaimniecības traktoram ir piekabe, kas pa lielam, kā arī redzams lūk video, ko izmanto grānti smagos apstākļos, jo kravas automašīnas vairāk grīmas, viņām nav tās saķeres tur tā. Tādēļ ir izstrādāt šādu lieliski riepa, Redeštein riepa. Ir zināms konkurence tur visam. Pirms tam bija tāds nesalaužam konkurence tāds viens, bet nu ir viņš salaužams, jā. Drīkst teikt viņu vārdu? Labi, neteiksim. Visi zīmoli jau labi, nav ko. Bet tad par lauksaimniecību. Lauksaimniecībā mums vajadzīgs ir atkal zemspiediena riepas. Traktoram mēs uzliksim zemspiediena riepu. Bet, ja piekabē nebūs, tas jau neko baigi nedos. Ja piekabe grīms iekšā, nebūs, nu būs tās augstas sablīvēšanās, jēga tam visam zūd. Tādēļ piekabēm arī vajadzīgs zemspiediena riepas, lai saudzētu augstu, taupītu ekonomiju un vispārējo. Izvēlamies zemspiedienu. Nākotnē tur. Un neaizmirsīsim mūsu Redeštein iemīļotākos produktus. Redeštein Endurion, Redeštein Verse, kas nāk uz daudzām tehnikiem industriālajām. Teleskopiski iekrāvēji, protams, kas populārākie, kas izmanto šīs riepas. Nopērts vienreiz, prasīs arī nākamreiz. Tā ir mūsu pieredze, un tur es nemeloju. Ja tu netici, pamēģini. Ar īstu traktoru man braukt tā kā nedod, bet nu, tāpēc jau ir tādi te simulātori. Rekur, doj mašīnas, doj iebrauks mašīnās. No, poskaties, GTA ritīgais klausies. Tā. Nu, ot šitā ir štele, klausies. Šitas ir labs. Traktori tik viegli braukt. Cilvēks. Palažam cilvēku. No, braucam. Ļoti labi. Nu, tāds drivers, ka vienkārši klausies. Vai?
Apollo. Mēs zinām, ir kravas automašīnas riepas. Ko tu saduri pirmajā gadā un dabū jaunu riepu vietā vai naudu? Bet jāņem jau labāk riepa. Kas ir vēl interesantāk, ir Unimoga riepas. Es nezinu, medniekiem ir vai nav. Es zinu, ka ugunsdzēsēju mašīnām ir. Bet ir interesantāk šis produkts Apollo ekskavātoru riepas. Tā tad ir atdalītā riepa, ja? Bet šī konkrēta riepa ir jau sanāk kopā. Tā viena riepa uz dalītā diska. Tas ļoti interesanti. Pēc riepu disks nāks komplektā. Nu ne jau pa brīvu. Tas ir viss ierēķināts peļņām. Bet tā tad kopējā. Un ļoti, kas lielākais plus būs, akmeņi nelīdīs starpā un netraucēs strādāt. Elementāri. Bet kas ir vēl interesanti? Ejam pie jaunākā jaunuma. Industriālā. Akal universālām traktoram, ja, riepa. Ļoti daudz gumijas, ļoti daudz gaļas, kā man patīk teikt. Tātad lēns nodilums, tātad nebūs cik viegli sačakarēt to riepu. No Apollo mums zināms zīmols, tā kā tur viss būs kārtībā. Maleči, labi pastrādāts. Vai es kādreiz gribējis būt apakšā zem traktora? Nu, es tā kā nē, bet, tāda iespēja ir. Ne visiem traktoriem izies cauri tā vienkārši stāvot. 1,79 m jau man ir. Jā, nav slikti. Slikts augstums. Ja tu gribi kaut ko īpašu, kāpēc ne Pirelli? Ferrari krāsas traktoram, ko? Nav slikti, vai ne? Pirelli. 2003. gads, skaties, gada dzīves. Traktors strādā visu laiku, bet krāsa baigi labā. Ferrari. Labs, ar Pirelli Itālijas riepām. Jā, un Pirelli vēl joprojām pieejams. Ko pabeigsim uz iespaidīgas nots. Tātad, mēs jau visu neparādīsim, bet, šī varētu būt nākotne. Iespaidīgs liels kombains. Ne tikai kombains, sejmašīna kombains, tur vēl tur kaut ko darīs, viņš tur visur. Daudz lietas, bet visu izstādē nevar parādīt. Galvenais, protams, Mareka riepām, riepas. Visādi zobrati, mazgājumie, donkrati, paceļamie traktori. Daudz. Vienkārši vienā dienā to nav iespējams visu redzēt. Atbrauciet kādreiz paši paskatīties, kas te ir. Ir to vērts, jā. Bet šis ir monstrs, jā. Tad uz tikšanos nākamreiz. Seko, laiko, komentē. Čau!